Ir 4:30 no rīta, jūlija pats sākums. Man braucis uz Foraļupu, protams. Vakar bija lieti. Un tādas mazas cerības, kad kaut kas varētu arī būt. Es atbraucis uz vienu mazupīti Vidzemē. Un kaut kādā mērā viens no maniem mīļākajiem posmiem. Sēkls, viņš ir sēkls, maz, viņš liela foraļu šeit. Lielākoties. Neesmu pat nekad redzējis, bet viens no maniem mīļākajiem posmiem, laikam vispār, kas ir. Redzēs, kas sanāks, kas nesanāks. Noteikti viens no jautājumiem, ko man daudz ir jautājuši par forelēšanu. Kā uzsāk forelēt, kas ir tās lietas, kas ir vajadzīgas. Un skatoties internetā, liekas ļoti dārgs pasākums, bet patiesībā forelēšana ir viena no pašām lētākajiem copas veidiem, kas ir. Tev vajadzīgs ir vienkārši kāds. Es teiktu aptuveni 2 metri. 1,90 m, 2,10 m, atkarībā no kā ir, un vispār zemākie tie testi, ja tu var dabūt no kaut kā 2 grami līdz 10 gramiem, vispār nekāda problēma nav. Spola arī kaut kā 2000, skaties pēc savas varēšanas, auklis, tu vari pirkt sezinu kādas, bet parastā 0,2 monofīlā spinninga aukli pa trīnīti vispār ies cauri. Un no mānekļiem tad jau pēc sajūtām. Protams, var pirkt pa 20-30 eiro woblerus. Domāt, ka tagad būs briesmīgi daudz zivis, bet es kaut ko reizēm pirku, bet saprotu, ka pa 20 eiro tev ir grūti iemest iekšā, jo saprotu, ka diezgan liela varbūtība, ka viņš ārā neiznāks. Pēc sāku no wobleriem pirkt Ķīnas aizvietotājus, kas maksā 3 līdz 5 eiro viens. Rotiņš, arī kaut kā 4 eiro maksā viens labs rotiņš. Skaidrs, ka vienmēr būs kādi, kam patīk kaut kas dārgāk, bet man personīgi liekas tāda vairāk zīmēšanās. Un zivs jau kaut kādā mērā. Ja mēs ejam pēc beigiem maisiem, ko tas atķert kaut ko, jā, varbūt tā ir kaut kāda jēga, bet skaidrs, ka mēs ekipējam apaugam, bet tas ir tāds vairāk pēc brītiņa, kā saka, pašiem gribās, bet es arī šobrīd, kā saka, staigāju divas spinningu, bet ar savu 20 eiro spinningu es principā ķēru gan tikpat. Un nekāda liela atšķirība nav. Tā kā viss droši aicina, jo vairāk mēs būsim pie upēm, jo mazāk bebru dambi tiks celti. Un jo vairāk cilvēki tās forelītes arī, kā saka, gan atlaidīs, gan pastaigās, gan pastīsies. Jo tās upes būs vairāk sakoptas. Un es ticu, ka lielākā daļa forelisti jau nenāk pēc zivs, bet nāk pēc sajūtām un kaut kādā jomā. Man nav žēl padalīties ar padomu, tā kā droši rakstam, ja kādi jautājumi. Bet uz kaut kādu brīdi nav sanācis būt šai posmā. Šis ir viens no posmiem, kur var sākt pie paša ceļa. Ko mēs šodien iesim? Pagājušās reizes veiksmi. Šāda te woblerīte, kas ir mazā forelīte, es teiktu. Iet kaut kāda līdz 40 cm iekšā. Un mēs šoreiz pirms varam sākt tepat pie ceļa. Apstīsimies, kas te notiek ar dziļumiem. Esmu, protams, maiticīgs, kā visi makšķernieki. Un kaut kādā mērā uz pirmā metiena man nepārāk patīk izvilkt zivis. Tā kā tas ir izdarīts. Pirmais metiens aizvadīts. Apstīsimies, kas te pie tās caurtaces. Bet nevar saprast, saules brilles vajag līdz vai nevajag. Laikam man nevajag. Tādās vietās to veco labo rotiņu pat ir vienkāršāk nekā tā ar wobleriem. Man tā patīk, kā spēlē wobleri, kad kaut kā vairs pat negribās pārietos atpakaļ uz rotiņiem.
liela upa, kad viņam pat nav niec uzlikts uzraksts, kā savs ceļš. Tikai tad nevar saukt pa tiltu, šī caurtece. Caurtece. Netālu kāds muižas. Citā muiža. Jo. Nu, kretīns. Zars tieši pārmests pāri tur, kur man jāmet. Bet tad te visu pirms pāris gadiem apzāģēja. Nu, īri beigas. Es domāju, ka viņš te pat priekšā kaut ko uzbūvējis var. Te nav dziļš. Es te visu pat Oldas bijis ciemoks. Tā ir tā daļa, kur šeit sopē. Nē, tā. Ļoti skaists satikšanās, kurš kartē. Un tas ēkas telpa, ko uzpavīs, ka nav zāģēts ārā. Uz kādām veidojas attiecības. Konfliktējošas attiecības. Jā, pagaidām ir čābīgi. Mēģināsim tikt uz otru pusi, ja tas iespējams ir. Tā nav tik dziļš, bet nav arī baigi seklēs. Es jau vairāk neko neredzu. Bet noteikti horlistiem jaunajiem nekad nesmiedzam kājām. Paļaujamies sajūtām, ko tu jūti zem kājām. Jā, bet tie tikai pirmie 2 vai 3 metri. Novērtēt kaut vienu iznācienu. Parādīt, ka te kaut kas vēl palicis ir. Jā, kaut kas bija.
Viss ir tik sīks, ka prātā nepaliek. O, pirmais. Nāku šajās, es nevaru nostājāt. Tomēr. Sveicināts, draugs. Jauns rīts. Jauna forele. Nā. Jā, bišķiņa. Nā. Rodies. Aiziet. Jauns rīts. Jauna forele. Nā. Jā, bišķiņa. Nā. Rodies. Aiziet. Sorry. Nu, draugi, izdevās pieparkot vēl vienu. Tā. Nu, skatīsimies, kas ar šito mums draugu ir. Nā, tad dubls numur 2.
papucis. Dodies. Nu tad šodien copu pabeidzam. Nu, vakar bija lietus, arī šodien kaut kas līst. Un bija sajūta, ka būtu jābūt labāk. Bet pirmajā posmā nekāda dzīvības pazīme, bet ļoti simpatizēja upes posmus, kad cilvēki sakopuši. Tur pagājuši man tikai zāģēšanas darbi. Un parasti tas nekas labs nav. Šoreiz tiešām upes izvākt visu sūdu ārā ir. Bedres atjaunojušās un saugs visu krūmiņi. Tur būs fantastisks vietas, kur doties. Un tad aizgāju uz otru posmu. Sākumā kaut kādi pirmie vizuāļi. Pamaina pāris woblerus, bet skaidrs, ka darbojas tikai viens. Kā kaut kāda interese. Un tad pašās copas beigās pieparkoja krastā viena 3/8 mamīte. Man liekas, ka mamīte. Un 3/6 papuci. Protams, pali tālāk, bet dvēseli pilna. Kaut kāds 2,5 stundas upē. Un tagad droši var doties uz mājām, darīt ikdienas darbus. Un kaut kā, jācer, ka šogad baigi nelīs. Bet, tiekamies nākamajā upē. Visiem foršu dienu. Čau!